Sveicināti! Mani sauc Daiga Sergejeva, esmu Jara Latvija agronoma konsultante, un šajā prezentācijā pastāstīšu to, kā sākt lietot N-testeri BT no saņemšanas brīža līdz pirmajam mērījumam. Lai saprastu, kā sākt lietot N-testeri BT, ir jāsaprot tas, kurā brīdī, kur no Jara digitālajiem rīkiem mēs izmantojam. Tātad pirmai papildu mēslošanas reizei mēs izmantojam augu foto attēlu analīzi, kas ir pieejami Atfarm aplikācijā vietālrunī, un to mēs varam izmantot no 21. līdz 31. augu attīstības stadijai, kur mēs arī saņemsim slāpekļa mēslošanas rekomendāciju kilogramos uz hektāra. Sīkāk par foto attēlu analīzi varat apskatīties citā mūsu webinārā, kas ir tieši veltīta tikai foto attēlu analīzei. Iegūto rekomendāciju mēs izmantojam, lai izveidotu VRA karti, mainīgā lietojuma devu karti, lai kliedētu laukus. Pēc tam, sākot no auga attīstības stadijas 31. līdz 51. mēs izmantojam N-testeri, lai saņemtu slāpekļa rekomendāciju un veiktu N-monitoringu. Precīzāk par to, kurā brīdī jāpieņem slāpekļa mēslošanas vajadzība par slāpekļa mēslošanu, varat arī atkal apskatīties citā webinārā, kas ir veltīts tieši N-monitoringam un N-mērījumam. Pēc iegūtajiem datiem mēs attiecīgi varam izveidot mainīgā lietojuma devu karti un kliedēt laukus ar mainīgu devu, lai iegūtu izlīdzinātākus laukus, iegūtu augstākas kvalitātes ražu un arī būtu vieglāk veikt kulšanas darbus. Kā arī, lai veiktu kvalitātes mēslojumu, iesakam izmantot Atfarm mainīgā lietojuma devu kartes. Savukārt visu augšanas periodu mēs iesakam veikt augu biomasas uzraudzību, lai zinātu to, kā augi attīstās un vai ir kādas problēmas zonas, vai attiecīgi ir kāda vieta, kas atkal savukārt ļoti labi aug, un varam izvērtēt situāciju, kas tad īsti notiek uz jūsu laukiem. Tātad nedaudz ieskatām par to, kas ir N-monitorings. N-monitorings ir tas, kuru mēs veicam ik pēc 3-4 dienām vienā konkrētā vietā uz lauka, kuru mēs esam atzīmējuši ar mietiņu, un arī attiecīgi tajā vietā veicam nokrišņu mērījumus, visus šos datus piefiksējam un izveidojam Excel tabulu, attiecīgi diagrammā, sekojot līdz to, kā augi uzņem slāpekli, kā chlorofila saturs mainās augos un attiecīgi pēc to rezultātiem, ņemot vērā laikapstākļu datus, pieņemam lēmumu par mēslošanas nepieciešamību uz lauka. Savukārt N-mērījums ir tas mērījums, ar kura palīdzību mēs varam noskaidrot, cik tad īsti ir nepieciešams mēslot uz lauka, jo tas sniedz ieskatu par vidējo vērtību uz lauka. Un to mēs darām tajā brīdī, kad esam sapratuši, kad ir jāveic slāpekļa mēslojums, mēs ejam Z veidā pa lauku un attiecīgi izvēlamies mēslošanas rekomendāciju, kas būs redzama pēc mērījuma veikšanas. Ar N-testeri mēs varam veikt mērījumus ziemskviešiem, rudziem, miežiem, tritikālei. No pasūtīšanas brīža līdz slāpekļa rekomendācijai vien pāris soļi ir jāpasūta N-testeris BT, pēc tam tas ir jāsavieno izmantojot Bluetooth savienojumu ar Atfarm aplikāciju. Tad mēs kalibrējam to, veicot vienu tukšu mērījumu, pēc tam, lai iegūtu slāpekļa rekomendāciju, mēs veicam uz 30 dažādiem augiem mērījumus, un rezultātā mēs iegūstam slāpekļa rekomendāciju kilogramos uz hektāra slāpekli tīrvielā. Lai sāktu lietot N-testeri BT, jums ir nepieciešama Atfarm aplikācija vietālrunī. Ja tāda jums vēl nav, tad varat noskanēt QR kodu, kas redzams ekrānā, un lejuplādēt Atfarm. Lai sāktu mērījums ar N-testeri BT, jums ir nepieciešams iezīmēts vismaz viens ziemskviešu, rudzu, ziemsmiežu vai tritikāls lauks. Ja tāds vēl nav, tad to mēs varam izdarīt kopā tagad uzreiz. Tātad vietālrunī atvērtā Atfarm aplikācijā jānospiež poga pievienot lauku. Tālāk, ja mēs atrodamies uz lauka, mēs varam nospiest uz lokācijas ikonas, tādējādi tiks atrasta jūsu atrašanās vieta. Ja mēs neatrodamies uz lauka, tad attiecīgi mēs varam ierakstīt meklētājā tuvāko lokāciju un atrast nepieciešamo lauku. Nospiežot uz lauka, automātiski tiks noteikts lauka robežas. Tālāk spiežam saglabāt robežas un
mēs redzēsim, ka nepieciešams aizpildīt papildus informāciju, ievadīt lauka nosaukumu un ievadīt kultūra augu. Pēc tam nospiežam saglabāt lauku, un mēs būsim gatavi sākt mērījumus ar N-testeri BT. Daudz vienkāršāk visus saimniecības laukus ir iezīmēt, izmantojot shape formāta failu un importējot to. Vairāk par to, kā iezīmēt laukus, varat atrast mūsu webinārā, kas ir Atfarm un kā to lietot. Lai sāktu mērījumus ar N-testeri BT, mums ir jāatrod ziemskviešu, rudzu, ziemsmiešu vai triktikāls lauks, uzspiežot uz lauka. Un tiklīdz ir atvērts lauks, mēs ritinam uz leju, līdz atrodam N-testera ikonu, un tad spiežam sākt mērīšanu. Izvēlamies N-testeru modeli un pārliecinamies, ka ir ieslēgts Bluetooth savienojums, lai varētu savienot N-testeri ar vietālruni. Tā kā manā gadījumā ir izvēlēts ziemskviešu lauks, tad ir jāizvēlas ziemskviešu šķirne, attīstības stadija, un tad mēs varam spiest sākt mērīšanu. Uz ekrāna parādīsies pamācības informācija, mēs izlasam to un spiežam tālāk, jeb turpināt, līdz mēs ieraugam uz ekrāna uzrakstu ar notiek N-testera BT savienošana ar tālruni, un šajā brīdī mums ir jāieslēdz N-testeris, nospiežot uz on-off pogas, kas atrodas uz ierīces, un jāsagaida, kamēr iedegās zila un zaļa gaismiņa, un tiklīdz tas ir noticis, tad mēs atlaižam pogu un gaidām, kad notiks savienojums ar N-testeri BT. Savienošana ir bijusi veiksmīga, ja uz ierīces degs zilas gaismas diode un uz ekrāna būs parādījies uzraksts N-testeris BT ir savienots ar jūsu vietālruni. Šajā situācijā jūs arī redzēsiet to, kāds ir uzlādes līmenis baterijām, un varēsiet pārliecināties, vai varat doties droši uz lauka un veikt mērījumus. Pēc Bluetooth savienojuma ierīce prasīs veikt kalibrāciju, vienu reizi saspiežot N-testeri BT galvu, un pēc šīs darbības veikšanas jūs varēsiet sākt N-testera mērījumus. Jāpiebilst, ka šo darbību mēs veicam neievietojot testerī ne kalibrācijas disku, kā arī augu lapām nevajadzētu atrasties testerī. Variet sākt veikt mērījumus uz lauka. Lai zinātu to, ka jūs veicat mērījumus pareizi, nākamajā slaidā pastāstīšu tehniski, kā tas ir darāms. N-testera mērījuma rezultātus mēs varam redzēt uzreiz vietālrunī. Attiecīgi tas tiek atainots kā slāpekļu pieprasījums kilogramos uz hektāru slāpekļa tīrvielas, un paritinot nedaudz uz leju, mēs varam ieraudzīt, nospiežot uz rādīt ieskatu vairāk, 3 ciparu skaitli, kas ir N-testera vērtība, kuru mēs izmantojam N-testera monitoringam, attiecīgi ievadot to monitoringa tabulā, un tādējādi saprotam, kurā brīdī augu chlorofila saturs sāk kristies, un tas ir tas brīdis, kurā mums būtu jāpieņem lēmums par to, vai ir nepieciešama papildu mēslošanas reize vai nē, un to savukārt mēs pieņemam agronomiski, saprotot to, vai nav gadījumā kādi citi faktori, kā laikapstākļi vai kādu citu barības vielu trūkums, kas varētu ietekmēt šo testera skaitļa kritumu. N-testera rezultātus mēs varam apskatīt vietālrunī, atverot konkrēto lauku. Ir iespējams atvērt arī katru atsevišķo mērījumu un attiecīgi arī redzēt visas detaļas par to, kad ir veikts mērījums, cik liels ir bijis N-testera skaitlis, kas ir nepieciešams priekš slāpekļu monitoringa. Tādēļ nav jāsatraucās par to, ka būtu jāveic kaut kur pieraksti, lai nepazaudētu iegūtos datus. Tāpat arī visi iegūtie rezultāti tiks atainoti atverot Atfarm datorā. Kad tad sāk lietot N-testeri BT? To mēs sākam lietot pēc pirmās slāpekļa papildu mēslošanas reizes,
Tad, kad augi ir sasnieguši 31. līdz 36. auga attīstības stadiju, tas ir laiks, kad pirmais mezgls atrodas 1 cm virs cerošanas mezgla, un pat nedaudz vēlāk mēs mērījumus veicam uz pilnībā attīstījušās augu lapas. Tas nozīmē, tā ir augu lapa, kas ir pilnībā atritinājusies, un N-testeri BT novietojam tā, lai centrālā dzīsla sakrist ar centrālo līniju uz ierīces. Un šeit mēs arī redzam vizuāli, kā tas izskatās un kā tas izskatās arī dzīvē. Šeit arī praktisks video, kā veikt N-testeru mērījumus uz lauka. Ieslēdzam testeri ar ieslēgtu Bluetooth savienojumu telefonā, notiek testeru savienošana, spiežam turpināt. Lai kalibrētu N-testeri vienu reizi, saspiežam N-testeri galvu, bet nenospiežam uz izslēgšanas spogus. Un no tā brīža varam sākt veikt N-testeru mērījumus. Izvēlamies pilnībā attīstījušos augu lapu. Tas nozīmē, ka mēs izvēlamies augu lapu tā, kas jau ir atrisinājusies pilnībā līdz galam, un uz šīs lapas veicam mērījumus tā, lai vidējā dzīsla būtu šeit pa vidu. Un veicam mērījumu. Visi mērījumi automātiski aiziet uz vietālruni. Un šādi turpinam 30 reizes. Iegūstam N-testeru vērtību, tiek parādīts slāpekļu nepieciešamība augiem, un, lai veiktu N-testeru monitoringu, nospiežam rādīt vairāk ieskatu, un šo skaitli mēs ievedam iekšā N-testeru monitoringā, un pēc šiem skaitļiem vadamies monitoringa datos. Ieslēdzam testu. Turpinājumā pastāstīšu par to, kāda ir jaunuma N-testeru sistēmā, kādiem augiem mēs izmantojam N-testeri, kādiem nē, un kurā brīdī mēs īsti izmantojam N-testeri BT. No šī gada visiem N-testeru BT lietotājiem ir iespējams redzēt pēc savienojuma izveides ar vietālruni, kāds ir baterijas uzlādes līmenis, un tādējādi zināt, vai jūs varat doties uz lauku un būt droši par to, ka varēsiet veikt visus mērījumus, kā arī jūs varēsiet redzēt lokāciju, kurā konkrēti jūs esat veikuši N-testeru BT mērījumus. Attiecīgi, ja jūs gribat arī veikt biomasas uzraudzību uz lauku un gribat aiziet konkrēti uz noteiktu lauku vietu, jūs varat nospiest uz jūsu atrašanās vieta, un tādējādi redzēsiet konkrētu atrašanās vietu, kur jūs šobrīd atrodaties uz lauka. Gadījumā, ja lauka robežas ir pazudušas no vietālruņa ekrāna, jūs varat nospiest uz pogas rādīt lauka robežas, un tādējādi jūsu lauka robežas atkal tiks attainotas uz vietālruņa ekrāna. Ja jūsu testeris neieslēdz vajadzīgi baterijas līmenis ir zems, tad ziniet, ka testera aizmugurē, atskrūvējot vāciņu, jūs varēsiet nomainīt 2 AA baterijas.
Savukārt testa veikšanai testera priekšpusē ir ievietots N-testa disks, un to jūs arī varat izmantot kalibrācijas veikšanai. Šajā slaidā es jums pastāstīšu par to, kā izmantot N-testeri un atfarmu, attiecīgi, lai būtu skaidrs, kādas rīks un kurā brīdī mēs izmantojam gan ziemaskviešiem, gan ziemsrapšiem. Tātad, ja mēs runājam par pirmā papildu mēslošanas reizi, tad, ja iet runa par ziemaskviešiem, tad pirmā papildu mēslošanas reizes izvēlē ziemaskviešiem mēs pavasarī veicam fotoattēlu analīzi, izmantojot atfarmu viedtālrunī pieejamo aplikāciju un, attiecīgi, pēc rezultātu ieguvas izveidojam mainīgā lietojuma devu kartes, atfarmu un veicam kliedēšanu ar mainīgo devu. Savukārt rapsim mēs izvēlamies rudens karti, pēdējo rudens karti, kur augi ir ar pietiekoši lielu zaļo masu, kamēr tie vēl nav nosuluši, un izvērtējam uzņemto slāpekļu daudzumu, izmantojot slāpekļu uzņemšanas karti atfarmu. Pēc tam Jara LV mājaslapā aprēķinam, izmantojot rapšu kalkulātoru, cik tad slāpeklis nepieciešams rapšiem, un attiecīgi pēc tā arī izveidojam mainīgā lietojuma devu karti atfarmu un veicam kliedēšanu. Otrai slāpekļu papildu mēslošanas reizei mēs jau varam sākt izmantot N-testeri, veicot N-monitoringu un N-mērījumu. Pēc rezultātu ieguvas ziemaskviešiem mēs izveidojam mainīgā lietojuma devu karti un veicam kliedēšanu ar mainīgu devu. Savukārt ar rapsim mēs atkal skatāmies slāpekļu uzņemšanas karti, un pēc tās arī varēsim aprēķināt, cik tad nepieciešams slāpeklis rapsim, un tad izveidot mainīgā lietojuma devu karti, kliedēt rapšus ar mainīgu devu. Un trešai papildu mēslošanas reizei ziemaskviešiem mēs attiecīgi vēl joprojām veicam monitoringu ar N-testeri un izveidojam mainīgā lietojuma devu karti ar izvēli augu spēcināšanu. Tas nozīmē to, ka mēs mēslosim lielākos augus vairāk un mazākos augus mazāk un veiksim izkliedi ar mainīgu devu. Akcentēšu, kas ir arī redzams šajā tabulā, ka N-testeri rapsī mēs izmantot nevaram, un mēs izmantojam tikai slāpekļu uzņemšanas karti. Paldies, ka skatījāties! Vairāk par atfarmu jūs varēsiet uzzināt support.at.farm vai arī mūsu skaidrojošajos webināros YouTube kanālā. Atfarm latviešu valodā ir pieejams no 2022. gada, un kopš tā brīža ir izveidota vairāk lauksaimnieku pieredzes stāsti, kurus var redzēt Jara Latvija, Agronomu brokastu vai seko līdz lauksaimniecībai YouTube kanālos. Tajos lauksaimnieki dalās ar to, kādus ieguvumus viņi redz no atfarmu lietošanas un kurā brīdī, kuru no rīkiem viņi izmanto. Ja rodas kādi tehniski jautājumi par atfarmu lietošanu, droši var zvanīt uz tehniskā atbalsta tālruni. Savukārt, ja rodas kādi agronomiski jautājumi, jums laipni atbildēs mūsu agronomas Sandra Mediņa-Tolmane un Agnes Pinka. Savukārt, ar mani var sazināties gan agronomiskos, gan tehnisko jautājumu gadījumā. Vairāk par N-testeru un atfarmu lietošanu varat skatīties mūsu YouTube kanālā, un paldies, ka noskatījāties šo video. Lai izdodas!